Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Jānis. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas ticēja viņam: ja jūs paliekat manos vārdos, un jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Tie viņam atbildēja: mēs esam Ābrahāma pēcnācēji un nekad nevienam neesam vargojuši. Kā tad tu saki, jūs kļūsiet brīvi? Jēzus viņiem atbildēja: patiesi, patiesi, es jums saku, ik viens, kas dara grēku, ir grēka vergs. Bet vergs nepaliek namā vienmēr, dēls paliek vienmēr. Ja nu dēls jūs atbrīvos, jūs patiesi būsiet brīvi. Zinu, ka esat Ābrahāma pēcnācēji, un tomēr jūs mani meklējat nonāvēt, jo manam vārdam nav vietas jūsos. Es runāju to, ko esmu redzējis pie sava tēva, bet jūs darāt, ko no sava tēva esat dzirdējuši. Tā Kunga evaņģēlijs. Mīļais Kungs, mēs pasakamies, ka mēs šajā brīdī esam pulcējušies ap Tavu vārdu, kas ir patiesība. Mēs lūdzam, ka Tu dari mūsu sirdis un garu un prātu auglīgu, ka mēs to varam uzņemt un tajā dzīvot. Pēc Tava svētā prāta. Amen. Kādus mēnešus atpakaļ, kādā no mūsu otrdienas tikšanās reizēm, es Raimondam un Marekam dalījos, ka es esmu saklausījusi lūkšanā, ka draudzē man jārunā par brīvību, par kristieša brīvību. Un tā kā es šo gatavoju ilgāku laiku, tad ļoti atvainojos, tas nebūs īsi. Tā kā iekārtojieties ērtāk. Bet mums ir jāsāk ar termina noskaidrošanu, ko tad mēs saprotam ar vārdu brīvība. Es piedaru paudzei, kura dzīvā un auga laikā, kad mēs cīnījāmies, lai Latvija būtu brīva. Bet mani bērni jau ir dzimuši brīvā zemē. Bet ko tad mēs izprotam ar vārdu brīvība? Jo pasaule brīvību definē kā cilvēka autonomiju, jeb neatkarīgu, kā ārēju ierobežojumu trūkumu, un pasaulē ideja par brīvību ir centrēta pašā cilvēkā. Bet Bībele, runājot par brīvību, runā pavisam savādāk. Un tādēļ es uzliku šeit uz ekrāna šādu tabulu, ka Bībele, brīvība ir dāvana no Dieva caur Jēzu Kristu. Nevis kaut kas, ko mēs mantojam, nevis kaut kas, ko mēs izcīnam, bet tā ir Dieva dāvana. Un brīvība, kad Bībele runā par brīvību, tad Bībele runā par brīvību iekšienē, no grēka un par spēju kalpot Dievam. Un brīvība kristietības izpratnē nav pašnoteikšanās un sevis realizēšana, bet brīvība kristietības izpratnē ir brīvība mīlēt Dievu un savu tuvāko. Un to limitē tikai Dieva likumi un mīlestība. Un es vēlējos šodien runāt par brīvību, jo mēs reizēm esam apjukuši savā brīvībā. Un lai saprastu, par kādu brīvību un kādu jūgu ir runa vai verdzība ir runa, es vēlos atkāpties un mazliet plašāk par to parunāt. Un, man liekas, pats labākais, ko par šo tēmu es esmu atradusi, ir patiesībā Mārtiņa Lutera darbs, sarakstīts ļoti sen, 1525. gadā, bet es tiešām skatījos modernākas versijas un es neatradu neko labāku. Un šis darbs ir par gribas verdzību, servā arbitrio. Un tātad no sākuma Bībelē mēs lasām, ka Dievs cilvēku rada pēc sava tēla un līdzības. Un tas nozīmē, ka cilvēks ir pilnīgi brīvs, skaists, taisns, bez grēka, un viņa griba ir sakņota Dievā. Šie pirmie radītie cilvēki, viņi nebija piespiesti būt Dieva gribā, bet tā vēlme būt Dieva gribā nāca no viņu pašu iekšējās brīvās gribas. Viņos bija šī vēlme būt pilnīgi vienotiem ar Dievu. Un ja tā atšķiras no šī brīvība, kas bija sākumā radītiem cilvēkam, atšķiras no tās brīvības, kas mums ir. Jo mēs tad, kad domājam par brīvību, mēs domājam, tā izvēlēties labu vai ļaunu, bet iesākumā tā nebija.
Luters skaidro, ka brīvā griba tā sākotnējā izpratnē ir brīvība rīkoties saskaņā ar savu dabu, ar savu būtību. Un tā kā Ādama būtība bija dievlīdzība, viņš bija brīvs rīkoties saskaņā ar to, kas bija viņā, mīlēt Dievu un kalpot viņam. Bet, lai arī Ādams, viņš bija saskaņots ar Dieva gribu, tomēr viņa griba, viņa brīvība nebija pilnīga. Un tur bija šis potenciāls grēkot. Un šis potenciāls beidzot tika realizēts, kad Ādams izvēlējās nepaklausīt Dievam, parādot, ka viņa griba, lai gan laba, tomēr nebija neapstrīdāma. Un tad nāk šis grēks, ko Ādams izvēlas, un tas ir tāds globāls notikums, kas izmaina visu to stāvokli, kādu mēs esam. Un šis oriģinālais, šis pirmais pēc grēkā krišanas šis stāvoklis, ka cilvēka griba kļūst iedzemti, paverdzināta grēkam. Tāpēc arī šis darbs Mārtiņam Luteram saucas par gribas verdzību. Un tieši tur ir tas lielākais apmāns, ko Čūska izdarīja, jo viņa pierunāja cilvēku nogaršot šo augli, sakot, tu būsi kā Dievs, tu spēsi atšķirt labu no ļauna. Bet pēc nogaršošanas, un tāpēc Sātans vienmēr melo, cilvēkam vairs nav iespēja izvēlēties labo. Viņš pilnīgi un neglābjami savu gribu ir atdevis ļaunajam. Un tā ir ļauna jau no piedzimšanas. Un šeit ilustrētu Luters lieto salīdzinājumu ar zvēru, piemēram, vērsi vai zirgu, kuru vada tā īpašnieks. Un cilvēks ir šis zvērs, šis zirgs vai vērsis, kuram pašam nav izvēles, kas uz viņa jās. Un tikai divi jājai, vai no Dievs vai Sātans. Un cilvēkam šī iesākumā dotā brīvā griba bija dievišķa, un tāpēc arī pēc grēkā krišanas mēs joprojām spējam saglabāt daļu no šīs sākotnēji radītās brīvās gribas. Mums visiem ir izcils prāts, gudrība un atziņa, un mēs pēc savas dabas spējam ārēji labas lietas izvēlēties un saprast, tāpēc Dievs arī dod 10 baušļus. Bet no sevis pašiem, ko mēs nevaram izdarīt, mēs vairs nevaram izvēlēties mīlēt Dievu. Mūsu dabiskā reakcija ir vai no Dieva noraidīt, vai noniecināt viņa patieso dievišķību. Un raksti to daudz atkārto. Miesīgais cilvēks nespēja uzņemt to, kas nāk no Dieva gara. Vai arī, jo miesas prāts ir naidā ar Dievu, tas nepakļaujas Dieva bauslībai, nedz arī to spēju, un tie, kas ir miesīgi, nevar būt tīkami Dievam. Un šis ir stāvoklis, kurā mēs visi piedzimstam. Un kāpēc es to tik ļoti uzsveru? Tāpēc, ka mums ir šodien grūti to klausīties. Es esmu pilnīgi pārliecība, ka jums katrā vienā šos vārdus dzirdot ir tāda iekšēja pretestība. Tāpēc, ka mēs no bērnības esam mācīti ticēt meliem. Mēs esam mācīti, ka mēs varam būt brīvi, bet tā nav patiesība. Un arī to nespējas atvert Jēzus klausītāji. Un tāpēc arī Jēzus viņiem saka, ka jūs esat grēka vargi. Un ja mēs patiesi sevi ieskatītos, ka mēs spētu sevi ieskatīties tā, kā mūs redz Dievs, tad pat mūsu vislabākie nodomi, mīlestības darbi, dziļi sevi ir kaut kur egoisma vadīti, vai baiļu motivācija, vai mūsu motivācija ir vēlme izpatikt, vēlme būt pieņemtiem, vēlme sev pierādīt. Problēma ir tā, ka grēkā kritušai cilvēcei motivācija nav Dievs. Un šo oriģinālo motivāciju būt vienotiem ar Dievu mēs pazaudējām. Un tāpēc vienīgā iespēja, kā cilvēks vispār var tikt glābts, ir Jēzus Kristus. Un tāpēc Jēzus par sevi var teikt, ka viņš ir vienīgais ceļš, vienīgā patiesība un dzīvība. Un tāpēc arī raksta vietā, ko dzirdējām, Jēzus saka, ka viņš cilvēka dēls var darīt brīvus, jo viņš atnāca atbrīvot mūs no grēka caur savu nāvi pie krusta un augšām celšanos. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Un tāpēc, kopš mūsu ieņemšanas mātes miesās, Dievs sūta savu svēto garu, kas mūs aicina, uzrunā, rada patiesas dievbijības iesaukumu un caur kristību dara mūs brīvus no mūsu gribas verdzības. Un tāpēc mēs luterāņi sakam, ka mēs esam pestīti ticībā, tikai un vienīgi no Dieva žēlastības.
Ne ka mūsos pašos būtu kaut kas labs, bet ka tas ir svētā gara darbs. Jo mēs esam pārliecināti, ka cilvēks tiek attaisnots ticībā, neatkarīgi no bauslības darbiem. Un tas ir tas, ko šodien meitenes iesvētībās teiks. Viņas teiks savu vārdu jā, un es esmu pārliecināta, ka ne tikai mēs priecājamies, bet visa eņģeļu pulka priecājas līdz ar viņām. Bet katrai no viņām jau viņu mazajā vecumā ir garš stāsts par to, kā svētais gars ir viņas aicinājis un uzrunājis. Jau no mazām dienām caur vecākiem, draugu, skolu, nometnēm, misionāriem, sadraudzību un draudzi, līdz viņas šodien var pateikt savu jāvārdu Dievam. Un viņas ir drosmīgas to darīt tik mazā vecumā. Reizē mums pieaugušiem ir vajadzīgs vairāk laika, nekā viņām saprast un ieraudzīt savu nebrīvību. Bet tas interesantākais, kā Mārtiņš Luters apraksta cilvēka brīvo gribu pēc pestīšanas saņemšanas. Un es vēlreiz mēģinu to uzsvērt, kas tic un top kristīts, tas izglābs, tas tiks izglābts, tāpēc neliedziet kristību ne sev, ne saviem bērniem. Un tas ir interesanti, viņš raksta kā divas dabas. Jūs redzat, tur ir kronis un tur ir kalps. Ka kristietis pēc tam, kad Jēzus viņu ir darījis brīvu, šo viņa grēkā kritušo brīvību, paverdzināto brīvību. Kristietis ir brīvs visu valdnieks, viņš nav pakļauts nevienam, bet kristietis ir pilnīgi paklausīgs visiem, viņš ir visu kalps. Tas nozīmē, ka attiecībā uz Dievu kristietis ir pilnīgi brīvs, mums vairs nav jāizpelnās kaut kādi darbi vai Dieva novērtējums, tā ir Dieva dāvana, viņš mūs neizsakām mīl. Bet attiecībā uz citiem mēs esam visu kalpi. Nevis, lai atkal no citiem izpelnītos pieņemšanu, mīlestību, piedošanu, bet tāpēc, ka tā ir Kristus daba mūsos. Ja Kristus pats nav nācis, lai viņam kalpotu, bet pats kalpotu un nedotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību. Tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana, saka Pāvils vēstulē Efeziešiem. Tas arī nav no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. Mēs paši esam viņa darinājums. Citos tulkojumos varētu teikt viņa meistardarbs. Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Tātad mūsu brīvās gribas orientācija ir atkal atjaunota, tā ir atkal vērsta uz Dievu. Un tagad tā vairs nav piesaistīta sātanam, bet Kristum. Bet tā kā joprojām mēs dzīvojam pasaulē, tad ir šie divi vārdi latīnisku, ka mēs reizē esam svētie un grēcinieki. Un mēs to varam esam vēstulē romiešiem. Un mēs to varam atpazīt katrs pie sevis. Es saskatu šādu likumu, raksta Pāvils, kad gribu darīt labo, man piestājas ļaunais. Pēc sava iekšējā cilvēka es ar prieku piekrītu Dieva bauslībai, bet savos locekļos es manu citu likumu, kas karo pret mana prāta likumu un sagūsta mani tajā grēka bauslībā, kas ir manos locekļos. Mēs zinām, ko vajag darīt, bet mēs to nedaram. Un ko darīt šajos brīžos, kad mēs zinām, ko darīt, bet mēs to nespējam, ir vienkārši jāsāk lūgt. Un tas, ka lūkšanai ir liels spēks, mēs varam noprast arī no tā, cik grūti ir mums saņemties lūgt. Reizēm, lai pateiktu vienu teikumu, mums ir jāsaņemas pusstunda. Un tas rāda šo garīgo cīņu. Reizēm mums ir jāsaņemas vēl ilgāk, ja mēs zinām, ka mums jālūdz skaļi citu cilvēku priekšā. Un tas vien rāda, cik lūkšanai ir liels spēks. Bet pats interesantākais runājot par brīvo gribu, kam es nebiju pievērsus uzmanību un par ko es nebiju domājis, kamēr nesāk gatavot šo svētbrunu, ir, kas notiks kāda būs cilvēka brīvā griba pēc augšām celšanās. Jūs redzat attēlu no mūsu draudzes nometnes, kur mēs tikko dzīvojām veselas 4 dienas, domājām par debesīm. Un zinot savu vīru, Bībeles stundās noteikti viņš nelauza vienu stereotipu, kāds mums ir par debesīm. Bet ļoti interesanti ir, kas notiek ar mūsu brīvo gribu pēc augšām celšanās. Jo tad mēs esam pilnīgi un neatgriezeniski brīvi no jebkādas grēka ietekmes. Augšām celšanās ir pagrieziena punkts, kas transformē mūsu brīvo gribu. Un vairs mums nebūs šī cīņa ar savu iedzimto grēku un gribu, kas tiecas uz ļaunu, mēs būsim pilnīgi un neatgriezeniski brīvi. Un tā ir saskaņota ar Dievu.
Tā nebūs piespiedu saskaņošana, bet tā būs mūsu atkal atjaunotā iekšējā būtība, līdzīgi kā bija sākumā, kad Ādanam šī iekšējā brīvā griba bija pilnīgi saskaņota ar Dievu, jo tā bija viņa būtība. Viņš bija radīts pēc Dieva līdzības, bet atšķirībā no Ādama ir viena liela izmaiņa. Tagad tas būs nemainīgs un patstāvīgs stāvoklis. Mums vairs nebūs nekāda iespēja grēkot. Lai gan arī debesīs pilnīga brīvā griba pieder tikai Dievam, tikai viņš viens ir visu varans, neatkarīgs, mēs esam radības. Radībai nav tik pilnīga griba kā Dievam. Līdz ar to arī mūsu griba pēc augšām celšanās būs pakārtota Dieva gribai, jo mēs esam viņa radības, bet tā vienalga būs patiesa brīvība. Un kamdēļ es šim visam, šai brīvai gribai tik ļoti smalki pievērsos, ir 2 iemeslu dēļ, un ar šiem 2 lielajiem punktiem es arī gribu beigt savu svētrunu. Pirmkārt, lai mēs izprastu, kas ir patiesa kristieša brīvība, jo to mēs draudzē reizēm sajaucam. Mums liekas, tad, kad Kristus mūs atbrīvo, mēs ejam un daram to, ko mēs gribam. Bet tas, kur tas aizved, tāpēc, ka mūsos ir šī nebrīvā brīvā griba. Ja galu galā tas, ko es vēlos, tas rezultātā būs sautīgs, nenesīs augļus, un es pats savas dzīves beigās jutīšos kā zaudētājs. Līdzīgi, kā dzirdējām vecās derības lasījumā, kā jutās ķēniņš Salamans, ka viņš saka, viss ir tukšība. Es esmu visu dzīvi strādājis, krājis, tagad to mantos cits, viss ir tukšība. Patiesa kristieša brīvība ir tikai tad, ja mēs to atdodam Dievam un nepaturam sev. Tas ir tas, ko šodien teiks meitenes. Viņas patiesībā ar savu jā vārdu teiks, ka viņas vairs negrib dzīvot sev, bet viņas visu savu dzīvi labprātīgi atdod Kristumu. Jāņa evaņģēlijas Jēzus saka, ka mēs bez viņa neko nespējam darīt. Neko labu, neko paliekošu, neko pilnīgu bez Jēzus mēs nevaram izdarīt. Un otrādi, pēc mūsu augļiem mēs varam pārbaudīt, vai esam Kristū. Jo tas, ka manā dzīvē ir redzami šie labie augļi, tas liecina, ka es joprojām stāvu patiesajā, īstajā un vienīgajā brīvībā, Kristus brīvībā. Vai citi mūsos redz mīlestību, prieku, mieru, labprātību, uzticamību, laipnību, lēnprātību, atturību? Palikt patiesajā brīvībā un cīnīties garīgo cīņu, kas notiek mūsos, lai mēs tajā varētu palikt. Un ja nesanāk, mēs katrā brīdī varam lūgt Dievam piedot. Mēs katru dievkalpojumu sākam ar grēksūdzi, lai mēs atkal varam atgriezties tajā brīvībā, ko Jēzus mums dod. Un otrā lieta, kam pievērst uzmanību, ir brīvība un līdzatkarība. Jūs noteikti zināt, ka tāds termins līdzatkarība Bībelē nav minēts. Tas ir mūsdienu psihologu konstruēts termins, kad viņi novēro procesus, kas notiek disfunkcionālā ģimenē un sabiedrībā. Bet tas nenozīmē, ka pati šī parādība, līdzatkarība, nav atrodama Bībelē, tikai viņa nav nosaukta tādā vārdā. Vienkārši definējot, līdzatkarība ir atkarība no citiem cilvēkiem, viņu uzvedības un spriedumiem par mums. Un tā veidojas jau bērnam augot ģimenē. Piemēram, šajā lasījumā mēs dzirdējām par ķēniņu Salamanu, kas saka, viss ir tukšība, viņš bija pasaules gudrākais cilvēks. Un ķēniņa Salamana dēls Rehabeāms, lasot par viņu aprakstus vecajā derībā, var redzēt šīs līdzatkarības iezīmes, ka viņš ir uzaudzis savā varanā, gudrā tēva ēnā, uzaudzis daudz-sievības vidē, jūtas mazvērtīgs un ir atkarīgs no citu cilvēku viedokļa. Un viņš, klausot citiem cilvēkiem, pieņem vienu nepareizu lēmumu pēc otra, līdz viņa tēva gadiem veidotā ķēniņa valsts ir sašķēlusies un mazākā daļa paliek Rehabeāmam. Jaunajā derībā līdzatkarības piemērs ir Marta, kura cenšas manipulēt un izmantot Jēzu, lai pateikt savai māsai, ka nedrīkst domāt par sevi. Ir taču tik daudz jādomā un jādara priekš citiem. Un vai jūs atceraties, ko Jēzus atbildēja Martai? Kad Marija ir izvēlējusies labāko daļu. Jēzus palīdz mums sargāt mūsu doto brīvību arī no citiem kristiešiem, kad viņi vēlas mums to atņemt. Kāpēc es pieminu līdzatkarību? Tāpēc, ka mēs lielākā daļa nākam no disfunkcionālām ģimenēm. Mums ir
bijušas problēmas tajā ģimenē, kur mēs augām, atkarības vai vienaldzība, vai varbūt vecākiem nebija laika. Un trakākais, mēs to nododam tālāk saviem bērniem un mazbērniem. Un, diemžēl, līdzatkarība vienkārši nevar tikt nomazgāta kristības ūdenī, tāpēc, ka tā ir garīga cīņa, tie ir domāšanas mehānismi, kas mums ir jāmaina un jācīnās līdzīgi kā ar citām lietām, līdz svētais gars mūs pārveido un palīdz stāties tai pretī. Un mums ir vajadzīgs cilvēks, kas reizēm parāda mūsu nebrīvību. Un mums bija 2 nedēļas iespēja padzīvot Amerikas Savienotajās valstīs, un vismaz mums, dažām sievietēm, tā bija liela žēlastība un viens no visuzrunājošākajiem momentiem vērot veselīgas laulāto attiecības, kur sieva nekontrolē, nemanipulē, bet vienkārši ciena savu vīru arī viņa vājuma brīžos. Vai vērot patiesu kalpošanu sabiedrības labā, neprasot jautājumu, kāds no tā labums vai kā mēs finansiāli beigās savilksim galus, jo cilvēki visu savu kontroli ir iemācījušies atdot Dievam. Cilvēki ir iemācījušies satvert īsto brīvību, ko piedāvā pats Dievs. Patiesi spēcīgi to bija redzēt ikdienā un draudzē. Un es ticu, ka arī mēs tādi varam būt. Un es gribu beigt ar šiem, tas ir mūsu komanda, kas mēs visi bijām. Viņi uzņēma 30 latviešus savās mājās, dažādās ģimenēs, un to viņi darīja paši par saviem līdzekļiem. Es vēlos beigt ar 3 punktiem par līdzatkarību un brīvību. Kā līdzatkarība ietekmē mūsu brīvo gribu? Un pirmais punkts ir lēmumu pieņemšana. Ja mēs esam līdzatkarīgi cilvēki, mūsu lēmumu pieņemšana ietekmē bailes kļūdīties, vainas sajūta un vajadzība, ka kāds cits apstiprinās mūsu lēmumu vai pieņems to mūsu vietā. Ir pazudusi mūsu brīvība atcerēties, ka mēs vienkārši varam pajautāt Dievam, ka Dievs grib ar mums komunicēt, ka mēs esam svētā gara meistardarbs un viņam ir plāns, kurā mums ir vienkārši jāsako un jāpajautā. Kā var zināt, ka draudze ir līdzatkarīga? Cik daudziem no mums ir viegli pieņemt lēmumus? Kā mēs jūtamies, kad jāpieņem lieli finansiāli lēmumi? Cik daudz laika mēs pavadām analizējot un aprunājot cita kļūdas? Un ja daudz, tas liecina par nedrošību mūsos pašos. Kāpēc mums neiet uz priekšu dažādas finansiālas lietas draudzē? Ne jau tāpēc, ka mums trūkst līdzekļu. Mums trūkst vienprātības. Un tas nāk no šīs līdzatkarības, ka mēs nevaram uzticēties sev, mēs nevaram uzticēties viens otram. Un tādēļ kopā mēs kļūstam kurli pret svētā gara balsi, kur viņš ved. Otrā lieta – līdzatkarība rada iekšēju nebrīvību, kas rodas no šādām dažādām iekšējām sajūtām. Bailes no atraidījuma, bailes, ka mani nesapratīs, vai es nemācēšu pareizi izdarīt. Atkal vajadzība pēc apliecinājuma, ka es to daru pareizi vai pārlieku liela atbildības sajūta par citiem, tas sasaista kristieti un atņem brīvību citam kalpot. Un kā var zināt, vai draudzē mums tā ir? Tur viens skrien. Tāpēc, ka kalpošana citiem mums liek iziet ārpus ierastās drošās vides. Mēs kalpošanā saskaramies ar citu cilvēku nebrīvību un ievainojumiem. Un tas vēl rada lielāku šo iekšējo diskomfortu. Un cik mūsu draudzē ir aktīvu kalpotāju, drīzāk varētu uzdot jautājumu, cik ir kalpošanas nozares mūsu draudzē, kur mēs varētu teikt, diezgan pietiek, lūdzu, ejiet kalpot citās draudzes nozarēs. Kristus ir atnācis mūs atbrīvot no šīm bailēm. Viņš vēlas tās paņemt prom un dziedināt, bet tāpēc, ka līdzatkarība veidojas ģimenē, tāpēc ir vajadzīga ģimeniska vide, mazās grupas, kur līdzatkarība var dziedināt, lai mēs kļūtu brīvi. Un trešā un pēdējā lieta – nespēja novilkt robežas un grūtības izšķirt, kur ir jāsaka nē. Interesanti, kā šī nē teikšana izpaužas draudzēs. Parasti ir draudzēs daži kristieši, kura kalpo visu vietā, un es noteikti to skaitā. Es vēlos Kristus vietā glābt draudzi, un es esmu visur. Bet, ja mēs skatāmies uz lielāko draudzes daļu, tad vairumā gadījumu šis nē izpaužas savādāk. Kristieši nespēja pateikt nē pasaulē. Vai ir viegli atbildēt kolēģiem un savai ģimenei, kāpēc mēs tik daudz laika pavadam baznīcā? Vai tad viņi patiesi nerūpējas par mums, ka mēs zaudēsim darbu, palaidīsim garām iespējas, nespēsim nopelnīt, būsim pārguruši, neveidosim savas karjeras, nevedīsim bērnus uz visiem vajadzīgiem pulciņiem? Vai tad mēs nejūtam viņu garīgās rūpes
Viņu rūpes par mūsu garīgo veselību, ka tikai mums neiestāda nepareizi smadzenes baznīcā, ka tikai mēs Dievam neatdodam par daudz no sevis. Kad Jēzus aicināja savus mācekļus, viņiem visiem bija jāpasaka nē tām lietām, ko viņi darīja līdz šim. Un ne jau es tagad saku, ka mums ir jāatstāj savs darbs, bet mums ir jāsaprot, ka visa cilvēce ir šajā grēkā, kritušajā stāvoklī, ka viņi sēž uz tā nepareizā zirga, kas nav Dievs. Un mums ir jāiemācās to atšķirt, un kādā brīdī jāpasaka nē pasaulē un jāiemācās šai straumē stāvēt pretī. Mēģināsim paturēt savu brīvību un teikt nē pasaulē vietās, kur mums to vajag teikt. Un teiksim jā pasaulē, kad Kristus aicina mums tur kalpot. Un tāpēc šodien priecāsimies un pateiksimies par brīvību, ko Kristus mums ir devis. Viņš mūs katru vienu ir radījis, mēs esam viņa meistardarbs, un viņš mūs ļoti mīl. Amen.